Nē, brāļiem, protams, vienmēr gods, bet šoreiz aiz mums. Šoreiz gods aiz mums. Kas te notiek? Nu, šeit notiek beidzot Pārdaugavai 5 gadi. Pamēģināsim parībināt Pārdaugavu. Nekad nekur nekas nav rībināts Pārdaugavā. Tagad brauksim, pulciņš ir tā neko. Es domāju, ka skaņa būs arī tā neko. Tāpēc mēģināsim beidzot Pārdaugavā uztaisīt troksni. Vai tāpēc arī pulcēties pāri Daugavai? Nu jā, tieši šeit arī sākās Pārdaugava. Šeit ir īstā Pārdaugavas vieta, un no šejienes viņa arī visā plašumā sākās. Kā? Ir pirmais solis, ir jāpārbrauc pār Daugavai, un tad jau lēnām pamazām tas viss arī sākās. Šitie esot ķipa no lodēm. Uldis, reku zināja teikt. Rikošets no lodēm. Ir atkal pienākusi konkursam viena kārta, kas notiek Pārdaugavas dzimšanas dienā. Interesanti jau sabrauc pamazām. Notiks mazais konkurss, redzēsim, kas vinnēs šoreiz. Jā, notiek. 5, 7, 6, 9, 2. Pilspālu lūdzu neiedur mugurā. Vārdu viņš uzrakstā. Elegants mocīts, kur viņš ir tapis? Tapis viņš ir tepadās Latvijā, Salkrastos, pie Zepa. Harley Davidson, sportsterīts. Bija sportsterīts, jā. Tāds ir sanācis. Tu ar savu motociklu brauc ikdienā vai tikai tā uz pasākumiem sestdien, svētdien? Principā ikdienā. Katru dienu? Vairāk vai mazāk, jā. Ērts priekšbraukšanas ir vai tomēr tas ritenis ir un viņš zemes ir, tāds... Tā skaistums jau prasa upurs, ja? Jā, tieši tā. Par ērtumu, tā. Braukt var. Neko diži ērts jau nav. Cik tālu tu esi bijis ar viņu? Viņš tāds izturīgs? Pagaidām jā. Nekas tāds liels nav noticis. Lietuvā es bijis vairākas reizes.